Nu, sveikiņi! Nu ko, tā kā putni bija jāsaliek visi iekšā, tad, salikt visi iekšā, man te tā pāvu bariņš, 8 un tur tālāk vēl ir. Bet, nācās, pareizāk sakot, vajag katrai vistu kūtī kaut kādu ventilāciju, tā. Un te es te ilgas cīnījies ar visādām ventilācijām, līdz beidzot es sapratu vienu lietu, tātad. Es uztaisīju ventilāciju no kanalizācijas caurules. No resnās 160, var taisīt no 200, jau var atļauties. Caurules visa iet līdz pat jumta daļai. Kāpēc no kanalizācijas? Tāpēc, kad putni ražo šausmīgi daudz mitrumu. Un velkot ārā, augšējā daļā mitrais gaiss kondensējās, no gaisa viss ūdens tek lejā. Tāpēc, pieņemsim, varētu pielikt pa taisno ventilātoriņu klāt, bet problēma būs tāda, ka ventilators salīst pilns ar ūdeni un praktiski jēgas no ventilācijas mazas. Tātad, kur man ir ventilatoriņš nāk treigabalā no sāniem un pūš iekšā. Un tālāk uz leju man iet kanalizācijas caurulīte un ieiet iekšā kannā. Tātad ūdens šitai. Tagad, kamēr vēl nav tik augsts ārā, apmēram puslitrs diennaktī ūdens satek, ja? Tātad man ir apmēram kaut kādi 5 metri līdz jumtam. Tūlīt iesim paskatīt, parādīšu, kā pie jumta tas izskatās. Nu redz, un jumtā ir šitā te izskatās. Reku metāla caurule ir tikai pašā augšpusītē. Nepietika naudas nopirkt, nogriez vienu lielo pudeli plasmas, uztaisīja micīti. Kur nāk ārā no kūts plasmasas, 160 caurule un aiziet tālāk tāda pati metāliska. Man agrāk te jumta bēniņos bija, kur vācās ūdens, bet tur ir grūti jākāp katreiz augšā. Un praktiski, tā kā man bija augšpusē, man 30 litri, 2 reizes pa ziemu 30 litri bija satecējuši. Redzēs, kā tagad satecēs. Tālūk, otrā kūtī man stāv, reku stāv ventilācija, bet šeit tas treigabals stāv horizontāli nolikts, augšpusē bēniņos, ja, un šeit nāk tikai cauruli iegriezta. Šeit būs ventilatoriņš nāks iekšā, mazais, nelielais, ziemā varēs pavilkt ārā gaisu, un redz, kur nāk atkal caurulīte, un redz, kur ūdens vācās, tā. Reku var redzēt, un šitas ūdens satecēja bez ventilatoriņa, tikai ar pašplūsmu, un ārā nemaz nav tik augsts, tātad kondensācija diezgan švaki iet. Bet redz, kur pa 2 diennaktīm man satecēja jau gandrīz litrs. Ja būtu ventilatoriņš pūstu, tad būtu daudz vairāk, un vēsākā laikā vēl vairāk satecēs. Vienkārši ar to jārēķinās, ja visu ventilāciju uztaisa no skārda, te viņi ļoti ātri sarūsēs, un praktiski ir arī tā, kad tek garām, tur tad speciāla gumijas blīvēm, lai tas ūdens netecētu. Šito te es savienoju vienkāršas kanalizācijas, tās ir oranžās ierokamās kanalizācijas caurules. Lētas viņas nav, bet tā ir tā sistēma, ko es beidzot sapratu, kā jātaisa ir. Nu tā, ja noderēs, tad ņemiet par labu. Atā pagaidām. Daudz.